Zemnieku saimniecību Vilciņi mēs nodibinājām 1992. gadā. Šobrīd ir nosaukums Vilciņi 1 zemnieku saimniecība. Sākām saimniekot kā naturālā saimniecība ar lopkopību, ar augkopību, ar lielu roku darbu. Un pirmās platības bija 3,9 hektāri, ar ko sākām. Un strauji atguvām tad pārējo mantojuma zemi līdz 74 hektāriem. Un sāka tev saimniekot 91. gadā mamma un tētis, tad, kad viņiem vienam bija 49 gadi, otram 50. Ja? Tad, kad viņi atnāca uz laukiem, uz klaju lauku. Bez ākām, bez nodrošinājuma, bez elektrības. Un tad visu šo te infrastruktūru tiek izveidota šo gadu laikā, 30 gadu laikā. 32. Arnim vecāki nav ar lauksaimniecību saistīti, un Arnis arī nav. Es vienmēr, tad, kad mums kaut kas iet, es saku, es esmu no laukiem, bet Arnis nav no laukiem. Jo es esmu uzaugusi laukos, bet Arnis ir uzaugusi pilsētā. Viņš 18, 17 gadu vecumā uz šeit atnāca, ja? Bez tādas lauksaimniecības, vai lauku mājas zināšanām apakšā. Jā, mēs no Jelgavas, no pilsētas, atnācām 92. gadā šeit uz laukiem, bez zināšanām, bez pieredzes. Vecāki bija tēvs televizoru meistars, labs speciālists par visām elektronikām, kas bija pilsētām, lai viņš tur gandrīz katru televizoru pazina. Jelgavas, jā, un mamma atkal celtniecības uzņēmumā strādāja grāmatvedības daļā, jā, pie ceļazīmēm, pie uzskaitēm visām. Tā ka tāda lauksaimnieciskā pieredze mums nemaz nebija. Tāpēc arī bija daudz jālasa, jāmeklē literatūras avotos, kā audzēt, kā labāk audzēt, kā mēslot. Nebija nekādu aizspriedumu, kā varbūt nepareizi saimniekot. Mēs gājām, skatījāmies jaunākās lietas un tādā veidā arī paši augām uz tādu izaugsmi. Jā, un tā, es domāju, ka ir arī veiksmes atslēga. Vismaz es cīnu daudzas labas saimniecības Latvijā, kur sākumā bez lauksaimniecības pamatzināšanām, kas sākumā vairāk bija atvērti zināšanām, nebija to stereotipu, ātrāk mācījās un arī varbūt mazāk baidījās, jo mazāk zināja kaut ko. Tad arī mazāk baidās, ka tu nezini, kas varētu notikties, vai ne? Pirms Latrapša dibināšanas liela problēma bija izaudzētās produkcijas realizācija, jo maz bija pieņemšanas vietas, tuvākais bija Dobeles dzirnavnieks ar lejupējošu izsoļu savu sistēmu, un ienākot Latrapsim, graudu cenas pieauga pa 15 latiem, ja es nemaldos, kas tomēr ir lauksaimniekam ļoti liels ieguvums. Un, protams, kad pie dibināšanas to mēs nezināsim, kad tik veiksmīgi tas viss strādās. Edgars ar savām idejām nāca īstajā brīdī to laiku. Toreiz mēs arī uzticējāmies, ka tas būs tas, uz ko ir jāvirzās un kad būs rezultāti. Mans jautājums bija tieši par to, kāpēc tu to visu dari? Tik vienkārši. Jautājums nav vienkārši. Jā. Tā situācija ir tāda, ka jau tas viss mūžs arī ir ieguldīts. Tie jau ir pāri pa 30 gadiem, kas šeit ir saimniekoti. Un man liekas, tas svarīgākais ir bijis tas, lai būtu profesionāla pieeja jautājumiem. Tas tā vienmēr arī gājis cauri, kad mēs no pašiem jau saimniekošanas pirmsākumiem skatījāmies, kā varētu strādāt labāk, citādāk, un lai būtu rezultāts arī no laukopības, no augkopības, visiem tiem ieguldītajiem pūliņiem. Un
Tā arī tas rezultējies ar panākumu, kad ir izveidota skaista liela saimniecība, kurā mēs gan saimniekojam, gūstam labumu, gan arī mēģinam mācīt jauno paudzi arī šīm te lauku zināšanām un pieredzēji. Tu domā, ka to vēl vajadzēs? Protams, ka vajadzēs. Protams, ka tas būs vajadzīgs, bet mēs jau kā saimnieki gaidām arī no zemkopības ministrijas, arī, ka viņi sapratīs, ka tie lauki būs vajadzīgi un ka vajadzīgi būs zinoši cilvēki un zinoši lauki ar spēju apgūt jaunās tehnoloģijas un iet uz priekšu un gūt labus rezultātus. Vai ir kāds vēstījums, ko tu vēlētos nodot tiem, kas joprojām vēl šaubās? Man liekas, ļoti daudz lauksaimnieki neredz arī to savu nākotnes vīziju un dzīvo varbūt kaut kādos pagātnes labumos. Viņi nesaprot to, ka Latraps ir pašu lauksaimnieku, pašu zemnieku uzņēmums. Viņiem dažreiz varbūt liekas, ka kāds kaimiņu uzņēmums maksā tur 1 eiro lielāku cenu tanī brīdī, ka uzreiz jāiet pie kaimiņiem, bet viņi aizmirst, ka tomēr Latraps visu laiku investē attīstībā. Gan ostas iegādes, gan šobrīd zirņu rūpnīcas būvniecība, gan daudz vietu Latvijā kaušu būvniecība. Un to ir jāsaprot, kad investējot nākotnē, mums kaut kas arī šobrīd mazliet varbūt ir mazāk jāsaņem, bet tas ir ieguldījums nākotnē. Paši strādājām ar vecām padomju laiku tehnikām, kad saimniekošana sākās, un tanī brīdī tikai bildēs varējām redzēt, kāda ir Eiropā saimniecībās tehnika un kāda sajūta bija, ka nekāds tāds brīdis nepienāks, ka mēs varēsim saimniekot tikpat moderni kā pārējā pasaulē un Eiropā arī. Bet uz Eiropas fona mēs izskatāmies labi. Ja tajos tālajos 90. braucām skatīties uz citām valstīm, tad tagad pie mums arī ļoti bieži brauc skatīties. Tie paši dāņu vai austriešu vai franču zemnieki brauc pie mums un skatās, tā kā mēs kādreiz pie viņiem braucām. Un jā, viņiem tie ir ko redzēt. Latrapsim jau zemnieku vidū jābūt kā virzītājiem, kā jauno ideju organizatoram un tālāk pasniegšanai zemniekiem. Jā, mums to vīziju vajag. Kādu, kas rāda virzienu, to noteikti. Latraps to var darīt. Tad noslēgumā es tikai varu pateikt, ka tā kā man ir tiesības runāt Latraps vārdā, tad Latraps, bet tas arī pats personīgi. Esmu ļoti, ļoti lepns, ka mums ir vienādas nozīmītas un mēs darīsim visu, lai to ar cieņu, ar godu un ar lepnumu to nesāt arī nākošos gadus simts. Jā, paldies! Latraps – durvis uz pasauli.